kā teica smelteru bibliotekāre, tad viņai Latvija saistās ar ļaužu sastrādātajām rokām, jūtu treļļiem, dzērvju kāsi un tam līdzīgi. Tad ir arī skolas absolventes viedoklis, kur jūs varēsiet pēc tam arī apskatīties, saprot, mājaslapā. Cauri gada laikiem skolā tātad rudenī, ziemā strādājam, pavasarī, protams, nāk eksāmeni un izlaidumu laiks. Un tātad dažādas atzinības par sasniegumiem, dažādi darbiņi un atpūtas. Ko tad mēs varam sniegt? Tātad ansamblis un muzikanti, tātad pūtēji, talkas savā apkārtnē, palīdzība vientuļajiem pensionāriem, tātad atcerēšanās par viņiem arī jubilejās, piedalīšanās dažādos pasākumos. Tātad, mācamies arī strādāt ar dažādā tehniku, mūzikas instrumentiem un tam līdzīgi. Notiek arī atpūta, tātad ģimeņu saliedēšana. Un radošie cilvēki, tātad mums apkārt talanti no dažādām dabas veltēm izgatavo priekšmetus dažādus. Šeit mēs varam arī nedaudz apskatīties, ja? Un tad tur lejā stūrītī, tātad tas ir dabas veidots priekšmets, tāds kā kuģis, lāsta, ka izveidojās pati tātad par kuģi. Un rokdarbnieces, dažādie darbiņi. Tā, un beigās tātad neliela mana vīzija, tāda pirmais, kas ienāk prātā, tātad kas man ir Latvija un ko es varu tai dot. Tātad, vispār tas jau ir cikls. Nevar tikai dot, sanāk arī ņemt. Tātad ņemt no skolas, ņemt no dabas, no visurienes ņemt, un tad tālāk dot arī atpakaļ. Jā, tātad gan, lai mums nepazustu meži, jāstrādā koki, jāmācās, sanāk arī tātad brīvā brīdī kaut ko uzfotografēt, un tad tas arī rada prieku. Un tātad tas tāds nebeidzams cikls. Paldies!